liekas, kā tas iekšējais kritiķis, nu tas tā viedāk cilvēki jau būs pamanījuši, ka viņu galvās dzīvo tās balss, kas visu laiku saka, kaut ko pārmet un vienkārši tur dzīvo. Nu, es cik dziļi tas iekšējais kritiķis tur dzīvo, un es pat gribētu viņu salīdzināt ar tādām neērtām apakšbiksēm. Viņas tev jānēsā, tu viņas uzvelc, un viņas tur vienkārši visu laiku grauž, kaut ko tur grauž, un saprot to, ka nekā jau savādāk uzvilkt viņas nevar, viņas ir uzvilktas pareizi, bet viņas vienkārši grauž un nav vērtas. Tāpat arī šo iekšējo kritiķi, viņš vienkārši visu laiku tur iekšā grauž. Viņš tur eksistē tikai tāpēc, ka viņš domā, ka tā ir pareizi. Tas ir pareizi priekš tevis, ko tu kaut kad esi pieņēmis lēmumu, ka tā ir pareizi darīt, ka tā varbūt ir pareizi pēc sociuma domām, pēc mammas domām, pēc omes vai vispārējo. Un zemapziņā tie trokšņi galvā, viņi tur ir, viņi tur eksistē, un viņus tāpatās dabūt ārā nav iespējams. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam praktizēt šīs būšanas klātesamību ar vienkārši apsēsties un būt. Un, protams, ar ko tas beidzās? Tu sēdi divānā un saproti to, ka šī iekšējā balss vienkārši kliedz un ārdās par to, ka tev jāizdara tas, tev jāizdara šitas un vispār, ko tu te sēdi. Un ceļās ārā šīs visas vecās programmas, mazvērtības. Es neesmu pietiekami laba, vērtīga, ja es te vienkārši sēžu. Un ļoti interesanti, ka var pavērot sevi tā kā no malas, no kurienes, kad šīs domas te iezogās. Jautājums tev, cik ilgi tu tajā vēlies sēdēt, cik ilgi tu vēlies uzklausīt to kritiķi, cik ilgi tu gribi cīnīties ar sevi galvā, kas tev reāli rada nogurumu. Nogurumu ikdienā, ka tu nevari izdarīt tās lietas, kas tev ir jāizdara, kuras vienkārši ir jāizdara, patīk, nepatīk, ir spēka, nav spēka. Bet tas nogurums jau rodās no tā, ka tas troksnis galvā tur visu laiku ņemās un viņš vienkārši nomāca visu tavu spēku, tavu enerģiju, fokusu, aiziet uz kodām nevajadzīgām lietām. Tas ir viss, ko mēs darām terapijā. Mēs atgriežamies šeit un tagad, mēs atgriežam fokusu uz lietām. Lai nav jādomā par to, ko tu nevari izdarīt, bet tiekties uz to, ko tu vari. Jo principā jebkurš cilvēks var jebko izdarīt, tikai lūk. Šīs vecās programmas mūs velk atpakaļ un mēģina pierunāt, ka drošāk ir tur, kur tu esi tagad, vai drošāk ir tad, kad tev nekā nav.